Ilgus gadus vīriešu vidū kā izplatītākā onkoloģiskā slimība ir plaušu vēzis. Kas ir plauša vēzis? Kā saulēcīgi diagnosticēt to? Un vai to ir iespējams uzveikt? Par to mūsu nākamais stāsts. Plaušu vēžiem ir vairākas formas, un visi plaušu vēži nav vienādi. Un ir daļai taisnība tam, ka tā ir pārsvarā slimība vīriešiem, pie tam pārsvarā vecākiem cilvēkiem. Būtiskākie ir vairāki plaušu vēža apakštipi. Viens no viņiem ir plakanšūnu vēzis, kurš tiešām korelē ar smēķēšanu. Viņš ir biežāk sastopams vīriešiem un biežāk vecākiem cilvēkiem. Diemžēl pēdējā laikā aizvien vairāk arī jauni cilvēki, arī nesmēķētāji un sievietes saslimst ar plaušu vēzi, bet tur tā prevalējošā forma ir adenokarcinoma. Tas ir cits apakštips plaušu vēzim, un šai gadījumā tā korelācija ar smēķēšanu nav tik izteikta. Diemžēl plaušu vēzis tiešām sākotnējās stadijās var neradīt nekādas simptomus, jeb pazīmes, un pacients to var neatpazīt. Protams, pacientiem, kam ir riska faktori uz tādu vai savādāku apceļu slimību, sevišķi, ja viņš ir smēķētājs, vajadzētu saulēcīgi griezties pie ārsta, ja pacientam ir ilgstošs klepus vai asins pieaugums krēpām vai sāpes krūties, jo tie ir netieši norādījumi uz to, ka iespējams varbūt ir kāda nopietna slimība, tā skaitā plaušu vēzis. Un jo ātrāk šī slimība tiek atklāta, jo labāk ir ārstēšanas rezultāti, jo ir labāka dzīvildze un dzīves kvalitāte. Tādēļ tiem cilvēkiem, kas ir iekļaujami riska grupā, būtu jāveic plaušu izmeklējumi vismaz reizi gadā. Krūšu kurvu izmeklējumi tiek veikti ar divām metodēm šobrīd. Galvenokārt ar rentgenogrāfijas iekārtām un ar datortomogrāfiju. Principā ļoti atšķirīgas metodas, jo ar rentgenu mēs iegūstam vienu attēlu, ar datortomogrāfijas iekārtu vairākus simtus. Tādējādi ir stipri uzlabojies diagnostiskā vērtība, ir iespējams vizualizēt veidojums, kur izmērs ir daži milimetri. Rentgena attēlā mēs pārsvarā redzam infiltrācijas veidojumus, bet plaušu rentgena tādas vājās vietas ir, ka veidojums neredz aiz sirdsēnām, aiz diafragmām, aiz ribu ēnām. Un it sevišķi mazs veidojums, kas ir apmēram 1 līdz 1,5 centimetram diametrā. Tā kā to precizēšanai vai izslēgšanai arī nepieciešama datortomogrāfijas izmeklēšana. Šī metode ir ļoti svarīga videnes izvērtēšanai, kas sevi ietver arī limfmezglu novērtēšanu, kas ir ļoti būtiski onkoloģiskas slimību gadījumā novērtēt procesu izplatību, slimības stadijas noteikšanai un tālāk optimālākai ārstēšanai. Attīstoties digitālām tehnoloģijām, arī radioloģija kļūsi digitāla. Mūsdienās attēls tiek iegūts elektroniski, viņi ir iespējams palielināt, apstrādāt, un vairs nav šī analogā tehnoloģija. Mēs varam uzglabāt attēlu, arhivēt un vēlāk veicot izmeklējumu, salīdzināt ar iepriekš veiktajiem, pārsūtīt citiem speciālistiem, ārstējušam ārstam. Tikai kā 20% no visiem pirmreizēji saslimušiem plaušu vēža gadījumiem, tad, kad viņi tiek atklāti, ir arī operējami. Mūsu uzdevums ir censties pēc iespējas vairāk atklāt šos gadījumus un arī operēt. To vai ir jākombinē ar citām metodēm, to nosaka tad audzēja stadija, kāda viņi ir tajā operēšanas brīdī. Ja audzējs ir agrīnā, ja pirmajā A stadijā, tad bieži vien ķirurģija ir galvenā un faktiski vienīgā ārstēšanas metode. Pacientiem, kam tiek veikta plaušu ķirurģija, šis atveseļošanās periods ir ļoti būtisks, jo nereti vien viņiem ir arī citas pavadošās slimības, sevišķi smēķētājiem tā ir hroniska obstruktīva plaušu slimība, un šajā atveseļošanās periodā ļoti būtiski ir dažādas fizioprocedūras, sevišķi elpošanas vingrinājumi, kas veicina atkrēpošanos un uzlabo pacienta pašsajūtu. Kolorektālais vēzis stabili jau ieņem Latvijā jau 3. vietu no šiem vēža gadījumiem. Kas tad tas īsti ir un cik bieži tas ir izplatīts un kam viņš ir biežāk, vīriešiem vai sievietēm? Kā jūs pareizi pateicāt, kolorektālais vēzis, jeb resnās un taisnās zarnas vēzis ir viens no biežākajiem Latvijas iedzīvotāju vidū. Un, jāsaka, pēc centrālas statistikas datubāzes
Kolorektālais vēzis ir vēža gadījumā gan saslimstība, gan mirstība ir ārkārtīgi augsta pēdējo 5 gadu laikā. Tā mēs varam paņemt 2011. gadu, kur saslimstība ar šo vēzi ir virs 1000 gadījumiem. Jā, un tai pašā laikā mirstība arī virs 700 gadījumiem. Bieži vien šī ļaundabīga audzēja saslimšana sākās pēc 60 gadu vecuma un, diemžēl, vairāk kā pusē, tātad vairāk kā 50% gadījumos šīs vēzis ir jau vēlīnajā stadijā, jā, kad ārstēšanas iespējas ir visai limitētas. Kādi 6–7% no Latvijas iedzīvotājiem izmanto vispār kolorektāla vēža skrīninga iespējas, lai saulēcīgi atklātu šo saslimšanu. Un kas ir šis par skrīningu? Jo par to, ja tomēr par krūšu mammogrāfijas skrīningu programmu ir ļoti daudz dzirdēts, bet par šo ļoti maz. Kam pienāks tiesības uz to? Kolorektālais skrīnings tā ir pasākuma programma, kuras mērķis ir saulēcīgi atklāt resnās un taisnās zarnas ļaundabīgos audzējus. Kolorektāla vēža skrīnings veicams divējādi. Pirmais ir kolonoskopija, tātad resnās un taisnās zarnas endoskopiska izmeklēšana, un otrs izmeklējums, kas ir ļoti vienkāršs, veicams bieži vien arī ambulatoros apstākļos, tas ir slēpto asins tests izkārnījumos, fekālijās. Pamatā skrīnings vērsts uz pacientiem vecumā no 50–60 gadu vecuma. Protams, jāņem vērā, ka arī līdzīgi kā krūtsvēža gadījumā, arī kolorektālajam vēzim arī iedzimtas formas, jā, un tātad šī skrīninga programma būtu jāveic arī gados jaunākiem individiem. Kā jūs pieminējāt, arī gados jaunākiem cilvēkiem tā var būt iedzimta. Tas varētu būt viens no iemesliem, kādēļ viņš rodas. Bet kādi iemesli vēl ir, kas veicina šāda vēža forma attīstību? Resnās zarnas vēzis ir, protams, kā jebkurš vēzis, ir polietioloģisks. Tas nozīmē, ka daudz cēloņu vēža attīstībā. Vairums gadījumos resnā kolorektālais vēzis attīstās, ja ir nepareizi vairojās šūnas, tātad displāzija, bet arī, protams, arī veicinošie faktori. Un tur ir visai daudz, piemēram, ģimenes vēsture, jā, kā viens no veicinošiem faktoriem, ja radiniekiem, asins radiniekiem ir vismaz viens vai resnās vai taisnās zarnas vēzis. Tāpat arī hroniskas zarnu saslimšanas, arī polipi resnajā zarnā ir faktori, kas var paaugstināt kolorektāla vēža saslimstību. Smēķēšana arī līdzīgi kā plaušu vēža gadījumā, kolorektālam vēzim arī kā riska faktors. Un arī vecums, jo saslimstība strauji pieaug pēc 60 gadu vecuma. Cilvēkam jau vajadzētu aizdomāties par simptomiem, kāda var būt kolorektāla vēža gadījumā, jo te ir visai nespecifiski simptomi, kā vēdra pūšanās, aizcietējumi vai tie pašā pretēji caurējas, un arī gļota vai asins pieaugums vēdra izējas laikā. Ja? Tātad simptomi ir visai nespecifiski, un ja ir kāds no šiem simptomiem, tad cilvēkam jau mērķtiecīgi jānāk pie ārsta, pie ģimenes ārsta vai pie specialista un jāveic šo skrīningu. Bet šo vēža formu var izārstēt? Kolorektāla vēža ārstēšanas pamatforma, protams, ir ķirurģiska operācija. Atsevišķos gadījumos, kā piemēram taisnās zarnas vēža gadījumā, veic arī staroterapiju. Atkarībā no audzēja izplatības arī veic arī ķīmijterapiju. Ja agrīnajā stadijā kolorektāla vēzi varētu uzveikt un ir diezgan labi rezultāti. Šodien raidījuma dāvanu medicīnas žurnāla 36,6 abonementu 3 mēnešiem pasniedzām Tatjanai. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Teikšu jums tā, esat ļoti vērīgi un saulaicīgi rūpējaties par savu veselību. Uz tikšanos jau nākamnedēļ. Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4 un Medicīnas sabiedrība ARS.